labākā gadījumā varētu sakt tāda veselīga paranoja, jā, par to, ko valsts vara un valsts iestādes dara. Gan šeit, gan citās Eiropas valstīs. Arī varētu teikt, te ir iznācis ielās gan Twitters, gan Facebooks, jā. Un tā paudze, kuriem šie elektroniskie saziņas līdzekļi ir ļoti būtiski, tā ir viņa ikdiena. Es domāju, ka, teiksim, pēc šitādiem protestiem cilvēki arvien vairāk, teiksim, skatīsies uz pirkstiem, kā šie likumi, kā šie nolīgumi tiks piemēroti. Bet tad vēl viena problēma, kas arī netiek tieši uzrunāta šeit. Un tas ir par satura, elektroniskā satura izplatīšanas biznesa modeļiem, kas arī daudziem cilvēkiem nepieņemami, tāpēc tiek ganītas lielās korporācijas, jo īstenībā šīs lielās korporācijas paņem arī lauvas tiesu no naudas, kas jāmaksā par šo saturu. Ja? Un ir jāatrod biznesa modeļi, kur ir caurspīdīgāk un skaidrāk redzams, kam un priekš kam šī nauda tiek maksāta. Otra lieta, ka Latvijā nav bijis iespējams legāli pirkt saturu, iekams pērn vai kad tas bija rudenī, kad parādījās iTunes. Ja? Un ja nu visā pasaulē visa šī mūzika grozās, visas šīs filmas, viss šis saturs, un Latvijas jaunieši, kuri nemazāk, pat varbūt vairāk interneta zinīgi nekā dažs labs citur, to nevar dabūt legāli, tad, protams, izplatās citi iegādes ceļi. Tas visas problēma komplekss tam apakšā ir, man liekas. Ka nav tikai tas likuma teksts, bet ir vesela rinda sasāpējuši problēmu un procesu gan Latvijā, gan pasaulē, kas virza šos protestus. Dažus gadus atpakaļ Rīgas laikā lasīju interviju ar Nilu Ušakovu, kur viņš lielījās, ka viņam esot 80 gigabaitus liels iPods. Kā jūs domājat, vai viņš viņu piepirka? Nē! Es esmu dzirdējis viedokli, ka pirātisms ir nepieļaujams. Es esmu dzirdējis viedokli par to, ka, teiksim, preču zīmju viltošana nodara Latvijas tautsaimniecību un Eiropas tautsaimniecībai ļoti liels zaudējums. Ir daudz un dažādi viedokļi. Tieši tāpat kā ir dažādi juristi viedokļi par to, vai šīs nolīgums izraisa Latvijas likumdošanā jebkādas sekas. Un šobrīd publiskā telpā dominē viens noraidošs. Ja? Es domāju, ir jādod iespēja paust arī citus viedokļus. Jūs teicāt, ka pirātisms nav pieļaujams. Kā jūs definētu pirātismu šajā gadījumā? Tieši par to arī tad ir jādiskutē, jo iespējams, ka viens no piedaudzības akmeņiem ir tieši šīs definīcijas, kuras Latvijas gadījumā iespējams jāprecizē. Tas, ko Latvija var darīt, ir ņemot vērā savas likumdošanas īpatnības, pret kurām šis dokuments jau arī izturās ar zināmu cieņu, sakot, ka jāievieš ar atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Attiecīgi, es liktu priekšā, ka vajadzības gadījumā Latvija jau var pievienot arī kādas deklarācijas un skaidrot, kā plāno piemērot vai kādā veidā iztulkot tās vai citas normas, ko atsta satura. Jo šādas tiesības Latvijā ir. Eiropas Savienībā mēs šobrīd to tekstu mainīt nevaram. Kā Eiropas Savienība mēs esam pievienojušies šim dokumentam. Tas, kas ir šobrīd darāms, mēs varam nesteidzināt ratifikāciju. Ja? Skatāmies, diskutējam un tad runāsim vēlreiz.